Esiet sveicināti Latvijas neredzīgo biedrības jauniešu organizācijas podkāsta cikla Starp redzi un mums 9. sērijā. Šodien es, Elīza, vēlos ar jums parunāt par tēmu, kas ir ļoti saistoša un ļoti aktuāli, sevišķi 21. gadsimtā, un es pat teiktu, gan Latvijā, gan pasaulē, proti studijas augstskolā cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vai varbūt pat cilvēkiem vispār ar kaut kādu invaliditāti. Un šodien kā viešņas ir uzaicinātas divas pasniedzējas, kuras arī strādā augstskolā, bet man liekas, būtu daudz labāk, ja jūs katra pastāstītu, tātad, kā jūs sauc, kas jūs esat un kāda ir tā jūsu darbības sfēra. Sveicināti, es esmu Aira Rūrāne, es esmu pasniedzēja vai pareizāk droši vien būtu teikts docētāja Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Labdien, es esmu Baiba Guste un es esmu arī tātad docētāja ekonomikas kultūras augstskolā un es pasniedzu mākslas vēsturi un vispār saistītos priekšmetus ar mākslu. Tātad darbs mākslas pasaulē. Ļoti burvīgi. Varbūt tāds precizējušāks jautājums, vai ir arī sanācis kādreiz strādāt ne tikai ar augstskolas studentiem, bet arī, teiksim, ar bērniem, jauniešiem? Es esmu arī Rozentāla mākslas skolas skolotāja un esmu kādreiz arī dizaina mākslas vidusskolā arī pasniegusi. Man gan ar redzes traucējumiem ar tādiem nav bijis skolēniem, man ir bijis ar dzirdes traucējumiem tādi skolnieki, bet ar redzi nav bijis. Man Alisa bija pirmais mans tāds students, kur man bija šī tāda pirmā pieredze ar cilvēkam, kuram ir tātad redzes traucējumi. Burvīgi. Aira, kā ar jums? Tu domā, darbs ar bērniem tieši... Jā, vai ir bijis kaut kas vēl, kaut kāda pieredze ārpus augstskolas, piemēram, tur domkoru skola vai kas tāds? Domkoru skola, un man ir vēl papildus izglītība. Es esmu pirmsskolas, tā teikt, tajā laikā vēl bija bērndārs audzinātāja. Tā kā es esmu strādājusi par bērndārza audzinātāju, es esmu strādājusi skolā, es esmu strādājusi korī, kur ir arī ļoti plašs diapazons cilvēki, tā teikt, no 16 līdz 80 ir ļoti liela pieredze izglītības darbā. Jā. Tātad, lai piešķirtu kaut kādu, varbūt vēl papildus tādu, nozīmi šai sarunai, varbūt cītīgākie klausītāji var atminēties, ka pirmā epizode mums bija tieši par izglītību skolā, vidusskolā, tātad kā ir mācīties parastajā skolā, esot ar redzes traucējumiem, salīdzinājumā ar to, kā ir mācīties Strazdumuižas vidusskolā. Un tad es un Alise, mēs pabeidzām Strazdumuižas vidusskolu, līdz ar to mums tā ieiešana augstskolā bija tāds kā, pārmaiņām bagāts tas pirmais mirklis, kad varbūt reizēm ir grūtāk kaut kam pielāgoties vai saprast, kā tad tagad būs. Un tad tāds jautājums, ko mēs abas spriedām, varētu jums uzdot, kāds tad ir tas pirmais iespējas par mums kā par neredzīgiem cilvēkiem, strādājot ar mums, darbojoties? Es varbūt varu sākt, tad, kad es uzzināju, tātad Alisa mācās kultūras vadību, ekonomikas un kultūras augstskolā, un kad es uzzināju, ka tātad mums būs studenti ar šiem te redzes traucējumiem, es kādu vairāk kā 2 nedēļas, un arī nakti pirms tās lekcijas, tā tikšanās ar viņu, es varētu teikt, gandrīz negulēju, jo es domāju, kā to vispār ir iespējams pastāstīt, jo tad viņai šis kurs, pirmais kurs pie manis bija pasaules mākslas vēsture, un tad tā ir vizuālā māksla, tas ir viss, ko mēs redzam ar acīm, gan tātad, krāsās, gan ēkas, gan augstumi, tas ir viss tas, ko mēs redzam, ja, un kā to, un arī no vienas puses man bija visu laiku jautājums, kā vispār, priekš kam viņai tas ir vajadzīgs, viņa nekad neredzēs, kas ir
Mona Lisa, Leonardo da Vinci, ko visa pasaule, kā es saku, kā piedzimstot jau zina, kas ir tas, ja. Un priekškam, ir tādas lietas, ko es mācu, un viņai varbūt tiešām nav arī, nepieciešams zināt. Tā kā man tas bija diezgan liels satraukums par to, kā būs. Man tieši tāpat, man bija ļoti liels arī tādas pārdomas un varētu pat teikt tāds, kā izaicinājums. Un man patīk izaicinājumi, man patīk arī interesanti cilvēki, kas varbūt ir, kam nav nekādi tādi fiziski traucējumi, bet viņi ir īpatnēji savā garīgajā uztverē un tad līdz ar to man bija arī interesanti, kā ir strādāt arī ar īpašiem cilvēkiem, kur ir īpašāki varbūt par tiem, ar ko es pieradusi strādāt ikdienā. Un tas bija tiešām tāds izaicinājums, bet tāpat laikā ļoti liela interese un ļoti liels tāds trauksme vai satraukums par to, kā būs, bija vairāk par to, vai es spēšu nodot visu to, ko es zinu, vai es spēšu, jo nevis tas, vai students kaut ko spēs vai nespēs, bet vai es spēšu. Un tieši tas izaicinājums arī tā viena daļa bija tā, ka es esmu pieradusi citiem audzēkņiem daudz rādīt ar rokām, ar varbūt ķermeņa kaut kādām kustībām, ne tik daudz izskaidrot. Un tad tas bija izaicinājums, kad man likās, tagad man būs viss cītīgi jāizskaidro, kā tas ir. Es nevarēšu kaut kā dari tā, kad rāda, tur nav konkrēti norādījumi, bet nepiespied šeit, pacel te, un tad man sanāk, ka tagad man ir jāizskaidra tieši, kur ir tas šeit, kur ir tas te, kas ir tas, kas ir šitas. Bet man ir ļoti liels aizdoms, ka es tieku ar to galā. Gan jau, ka jā, es domāju. Bet tad varbūt vairāk par to tieši procesu, kā jūs pielāgojāties. Jo, piemēram, ja runājam par Alisi, tad Alise stāstīja, ka tad, kad vajadzēja, pieņemsim, kaut kādus, iegaumēt kaut kādus tur mākslas vēstures faktus vai varbūt kaut ko kādreiz arī tādu atcerēties, tad parasti jūs devāt to veidojamo mālu, un tad, kamēr jūs stāstījāt teoriju, tad Alise tā kā veidoja, piemēram, tur, es nezinu, zikurātu vai kādu celtni. Kā jums tas tā ienāca prātā, ka tas varētu būt tāds veiksmīgs mēģinājums parādīt, varbūt no citas prizmas, kāda tā māksla izskatās, es nezinu. Jā, tā kā viņa bija 2. semestrī, un es jau biju apjautājusi, kā tur tie pārējie pasniedzēji, un arī Alisei jautājumu, tad pārējie visi bija tā, ka viņi visi stāsta to savu tēmu, un tā Alise sēž telefonā visu ieraksta, un tad mājās to noklausās, un, protams, es domāju, ka arī pa brītiņam aizmiega, vai ne? Jo cik tu vari klausīties, vienkārši. Bet tad, es arī sapratu, ka nav jēga man stāstīt kaut kādas tur pusaploces arkas un smailo karkas kaut kādas, kas tev vispār neizsaka, kas tas tāds reāls ir. Un tad to, ko reāli varu uzveidot, tad tas bija vairāk plastelīns, ar ko mēs strādājam, tātad Alise strādāja. Un tad, kad ir attiecīgais kaut kāds stils vai tas virziens, tieši tā kā jūs pieminējāt to Divupi vai Mesopotāmiju, tātad tur galvenais templis ir tas zikurāts, kur tāda pakāpienu veida ēka, un tad viņiem bija jāuzveido, lai ir vismaz kaut kāda nojausma par to formu. Man šķiet, ka vispār šiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem ļoti vērtīgi ir strādāt ar plastelīnu un veidot, jo to es arī pamanīju pie Alises, ka viņa, man liekas, bija ļoti maz vispār strādājusi ar veidošanas materiāliem, un ka tas arī attīsta
tās tātad rokas, muskulatūras, kustības un līdz ar ko jau, protams, arī to domāšanu. Ar domāšanu gan viss, protams, viņai ir kārtībā, bet vispār tādiem cilvēkiem. Tā kā, es sapratu, ka ir kaut kādā veidā tas, ko es stāstu, nav jēga to visu ierakstīt un klausīties, ja tu nezini, kad tu uzveido to ārku, tiešām kas ir ārka, ja? Jo ļoti daudz terminu vispār nebija zināmi Alisai, kas mums te visiem tā kā ir skaidrs, kas ir ārka, piemēram, ja? Jā, un savukārt mums atkal ir, mums ar pasniedzēju Airu vienmēr ir tas jautājums ļoti aktuāls par notīm, par nošu lasīšanu un par to, kā izdarīt tā, lai es savukārt saprastu mūzikas formu, jo mūzika jau arī ir kaut kāda forma, tīri strukturāli, bet arī kaut kāds tāds izpildes veids, kā to interpretēt. Es nezinu, es arī ceru, ka es pagaidām tieku galā. Jā, es tikai nezinu, kad mums sāks tā programma plašāk būt un ja būs arī kaut kādi tādi skaņdarbi, kuriem nav ierakstu, ja, kur nevar noklausīties. Tad skatīsimies, kā tad mums ies. Jo arī droši vien, kad ir vajadzīgs arī spējas kaut kādu jaunradītu skaņdarbu atskaņot un saprast, kas tur notiek, un tad tur arī vēl dažādas tās tehnikas, kas ir norādītas notīs. Droši vien, kad vajadzēs blakus vienalga kādu tūku, kas iztūkos to mūzikas rakstu. Bet kādas, es atvainoju, pie kādas fiziski notiek, kā to mūzikas rakstu? Šobrīd? Kāds tulko, jā. Šogad tagad un vēl joprojām vienalga tas ir caur klausīšanos. Mm-hmm. Jā, pārsvarā vai ja tas ir kaut kas nav pieejams internetā, tad tas tiek ierakstīts. Un vai arī, ja tas ir pieejams internetā, tad ar klausīšanos, un tad tur ir savas priekšrocības, savi trūkumi. Jā, jo trūkums, viens no lielākajiem trūkumiem ir tas, ka tad, ja mēs klausamies, kā to cits atskaņot, tad mēs vienalga gribot vai negribot no tā ietekmējamies. Ja ir tā iespēja lasīt notis, tad tu vari veidot pats to, kā tu viņu gribētu izpildīt. Un tad, kad ir tomēr, ja mēs mācāmies, es ceru, ka Elīze mācās un tad viņa aizmirst, ko viņa ir dzirdējusi un veidot vienalga to interpretāciju tiešām no tā, kā viņa pati jūt, kā saprot un kā ierauga caur savu sirdi un vēseli. Es ļoti tā cenšos darīt. Varbūt tad nākamais tāds jautājums, ko jūs domājat kopumā par iekļaujošo izglītību? Par šo situāciju, kas tagad veidojas tieši Latvijā, kad aizvien vairāk šie cilvēki ar kaut kādiem fiziskiem trūkumiem, ar kādu invaliditāti, šeit vairāk ir domāts par redzes invaliditāti, tātad mācās šajās skolās, augstskolās. Man liekas, ka tas ir tiešām apsveicami, ka ir un tiek domāts par to, ka tiek radītas tās iespējas un nav tā, ka mēs izstumjam ārā to, kur mums sagādā kaut kādas papildus domas par to, kā mēs varētu realizēt dažādas lietas. Protams, ka vieglāk ir izstumt un miers, un mēs ar to negribam un nevaram, pasakam, ka nevaram. Patiesībā nav tāds vārds, ja nevaram ir negribam. Pārsvarā. Vienkārši negribam papildus ieguldīties, un tad tas būtu vienkāršākais ceļš, bet es uzskatu, ka tas gan palīdz iekļauties tiem cilvēkiem, kuri grib iekļauties, gan palīdz tiem cilvēkiem, kuri palīdz iekļauties, jo arī es, kā tavu pasniedzēju, ja, es jūtu, ka es esmu ieguvusi priekš sevis daudz vairāk, nekā ja tu nemācītos pie manis. Ka es esmu daudz ko vairāk uzzinājusi, es esmu daudz par ko vairāk domājusi, es savās kaut kādās izpausmēs vai vokālajās tieši metodikās esmu daudz ko priekš sevis ieguvusi, es esmu sapratusi, cik vēl dažādāk es varu kaut ko pasniegt, un es domāju, ka arī pārējie mani studenti no tā iegūst, jo es caur to, ka es mācu tevi, es arī bagātinos un varu vēl daudz vairāk visādas ziņas un miņas un sajūtas nodot saviem citiem studentiem, kuri it kā nav jāiekļauj. Jā, es pilnībā pievienojos visam tam. Es arī uzskatu, ka
ir jābūt atvērtiem un tā izglītības sistēma, es tā ceru, ka arī iesniegšu šobrīd, tātad tajā manā mākslas vēsturē, tieši kontekstā ar šo priekšmetu, kas man jāpasniedz Alisai, tagad būtu es diezgan daudz paskatījos arī, kādi ir materiāli un vispār pasaulē un tā, un tas ir tik minimāli, un mēs vispār neesam sagatavoti, un jāsaka, ka es arī gatavoju tieši Alisai atsevišķus materiālus, piemēram, eksāmena materiāls, jo tātad eksāmenes mākslas vēsturē ir, pusi no tā ir vizuāli, tev ir jāatpazīst bildītes, kas tur ir virsū. Tad es viņai gatavoju pilnīgi citādākus jautājumus un arī, tādas terminus arī izskaidrot, tur vajag kaut kā drusciņ precīzāk, tā kā man šķiet, ka, tur būtu vēl jāstrādā diezgan daudz pie tādiem metodiskiem materiāliem tieši dažādiem. Arī tas pats ir ar dzirdes traucējumiem cilvēkiem. Ja? Labi, tur, piemēram, manā priekšmetā viņi vismaz vizuāli redz un var izlasīt to, ko es kaut ko stāstu, bet es jau arī nevaru visu uzrakstīt. Ja? Tā kā, tas būtu vairāk jāpiestrādā pie šādiem metodiskiem materiāliem, bet es tieši tāpat varu pievienoties, es arī esmu pilnīgi ieguvēji, un man liekas, arī pārējie kursa biedri ir ieguvēji, un ne tikai tādā, varbūt tieši arī tādā pasniegšanas veidā, bet arī empātijas, kā mēs, kā sabiedrība, kļūstam, tādā empātiskāk ar vienu tad. Jā, un man gribās droši vien, kad arī pateikt paldies tām drosmīgajām meitenēm, kuras izvēlās un dodās uz augstskolām. Jā, es mūsu augstskolā esmu iepazinusi 3 meitenes ar redzes traucējumiem, un es viņām gribu pateikt paldies tiešām, ka viņas ir tik drosmīgas, jo manās acīs tā ir ļoti liela drosme doties kaut kur sev nezināmā vidē un mēģināt realizēt savus sapņus un arī ticot, ka tā sabiedrība un pasniedzēji un viss, ka viņi spēs tiešām tikt ar tiem, tie ir papildus uzdevumi, tiks galā ar šiem papildus uzdevumiem. Paldies, meitenes! Ļoti jauki, paldies par šādu atgriezenisko saiti. Es domāju, ļoti, ļoti tā, izsmeļoši. Bet jūs jau te minējāt tādas ļoti būtiskas lietas, proti empātiju pret cilvēkiem, tur metodisko materiālu sagatavošanu. Kas būtu vēl tādas lietas, ko vajadzētu mainīt mūsu valsts augstskolās vai uzlabot? Piemēram, mēs jau ar Alisi te diskutējām, pilnīgi tā saruna pārvērtās 40 minūšu garā sarunā, ko vajadzētu mainīt vai uzlabot? Viena tāda lieta, kas mums ienāca prātā, kad augstskolās varbūt vajadzētu kaut kādas arī tās vadlīnijas, piemēram, uz kabinetiem vajadzētu būt uzrakstītam braila rakstā, jo, protams, izglītība ir viens, bet lai šo izglītību, tā kā kvalitatīvi iegūt, vajag arī to apkārtējo vidi tādu nodrošināt, lai būtu ērti un viegli pārvietoties, jo tā arī ir daļa no mūsu tādām, no mūsu mācīšanās. Un tad otrs, piemēram, arī ir par šo pašu tiflotehniku. Tiflotehnika tās ir tādas visādas tehniski uzlabotas iekārtas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Piemēram, braila printeris vai braila rinda vai skeneris, ar kuru var noskenēt kaut kādus materiālus, un tad tas tiek izlasīts, vai dators, kur ir ierīkots ekrāna lasošā programma JAWS vai kāds cits ekrāna lasītājs. Kā jūs domājat, vai mūsu augstskolām vajadzētu par šo padomāt? Jā, es nezinu, augstskolas jau var domāt, bet tas viss atkal atsperās pret finansēm. Un augstskolām tā jau ir grūti nodrošināt, un es domāju, ka augstskolas to nespēs realizēt. Mēs varētu apelēt vispār pie valsts kā tādas, un ja ir šādi studenti, tad valsts varētu papildus vēl kādu rublīti, tā teikt, kādu eirīti, pielikt klāt, lai tiešām varētu nodrošināt un arī skatīties, tā kā es skatos, mums jau akadēmijā, jau tagad patreizējā situācijā laikam jūs 2 mācaties. Pat labāk, jā, ir muzikoloģija arī vēl ir viena otrā kursā. Jā, 2 meitenes mācās. Tas jau ir diezgan tāds jau kaut kāds procentiņš, no kopējā studentu skaita. Līdz ar to, mēs varētu par to padomāt. Protams, ja pa 10 gadiem viens cilvēks, tad jau
tad tas ir tā, labi, lai viņš izmācās un mirs, bet ja mēs redzam, ka ir talantīgi cilvēki, ja es runāju tieši par mūsu jomu, par mūziku, ka ir šie muzikālie cilvēki un sensitīvie cilvēki, ja, kuri ir ar šīm te kaut kādām lietām, kas pietrūkst, ja redzes šajā gadījumā. Tad ir vērts, es domāju, ieguldīties un kaut kādā veidā sakārtot, bet mums jau viss atdurās naudas grūtībās. Es domāju, ka tas ir tas vairāk, jo, ja būtu nauda, es domāju, nebūtu problēmas. Pilnīgi nekādas varētu gan uz tiem pašiem, trepju lenteri tie saucās vai kas, uz margām, ja, kaut kādas zīmes likt varētu uz sienu stūriem un vēl visu kaut kur varētu ļoti labi iekārtot vidi. Jā, es arī domāju, ka tas ir tas finansējuma jautājums. Protams, vēl ir tā sarežģītā, tā kā jums arī taču ir vēsturiskā ēkā. Jā. Un mums arī ir, mums nav tik vēsturiski, mums ir 1933. gadā tāda funkcionālismu celtne. Bet tas ir vēl apgrūtinošāk šādās te vecajās mājās. Jā, bet es savukārt domāju, to, ko Elīze tu jautāji, ja, tas ir vairāk par to, kā cilvēkam, kurš pirmoreiz ienāk ēkā, ja, ka viņam sakārtots, jo skatoties uz jūsu abām meitenēm, kuras tagad pārvietojās pa mūsu akadēmijas, viņas tur rikšiem skrien, viņas taču zina jau visu, mēs citreiz smejamies. Man Elīze skrien pa kāpnēm ātrāk nekā viens otrs redzīgs cilvēks. Jo viņi ir iepazinusi to vidu, tev jau nevajag vairs nekādus orientierus, tu jau tur visu pazīsti. Es būtu priecīgi, ja es zinātu numurus uz tiem kabinetiem. Jā, bet es domāju, ka varbūt, ka tas arī, protams, tas ideālais variants ir, ja tas ir finansējums un viss ir tādā ideālā. Bet var jau to, es neteikšu, kā to plastelīnu, ka to durvīm ir tas telpas auditorijas numurs jāliek, bet, tu var jau arī kaut kā to izdomāt, kā tas varētu būt, un es domāju, ka tas neprasa tik daudz to finansējumu, to fizisko, kā vienkārši saņemties, ja. Bet tas ir kopā jādara. Tas ir jums kopā, un mums kopā, tā, jo mēs jau nezinām. Jo mēs jau nezinām, kur jums būtu ērtāk ieraudzīt to kabinetu numuru. Jā. Ja. Mēs varam pilnīgi mierīgi iet, Elīze rakstam saimniecības daļai, līmējam skaistus glītus papīriņus uz Jā, mēs jau šo ideju tagad audzējam ar savu kolēģi no 2. kursa, un mēs plānojam to realizēt. Protams, ka tas ir tāds ļoti, ļoti interesants temats, jo ļoti daudz, kas arī ir atkarīgs no cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams, jo es arī iedomājos, tas varētu būt diezgan šausmīgi, ja kāds cilvēks izmācās vai kaut kā to pielieto un pēc tam aiziet, un tad ilgāku laiku neviens nenāk, un tad tās iekārtas vai tās kaut kādas lietas stāv un nevienam nevajadzīgas kļūst. Un aug tehnoloģijas, un jāpērk atkal jauns kaut kāds, kurš ir vēl uzlabotāks un vēl parocīgāks kaut kas, nezinu, nevar iedomāties pagaidām, kas tas varētu būt. Jā, par šo tēmu varētu runāt daudz un dikti un ilgi un ļoti interesanti, bet varbūt tad kāda vispār jums liekas ir komunikācija atšķirībā, ja jums būtu tagad jāsalīdzina redzīgo cilvēku un neredzīgo cilvēku, kāda ir komunikācija ar neredzīgu cilvēku? Jūs minējāt šī empātija, varbūt kaut ko vairāk parādīt ar rokām, bet ir vēl kaut kādas tādas atšķirības? Nē, pilnīgi absolūti nav nekādas atšķirības, un es jau esmu pieradusi, tad, kad es ar tevi runāju, es nežestikulēju. Jo tas ir lieki, tu to neredzi, tu varētu tikai sajust, bet es varu žestikulēt arī ar sirdi un dvēseli, un tad tu to ieraudzīs labāk. Bet es esmu redzējusi, ka citi pasniedzēji, kuriem ir retāka saskarsme ar tevi, ka viņi cītīgi žestikulē, un tad man liekas tik smieklīgi skatīties, ka viņi žestikulē un tev kaut ko stāst un mēģina vēl īpaši parādīt, bet, tas ir tas pirmais apjukums, jo liekas, kaut kā īpašāk ir jāpasaka, bet manās acīs tas ir tā, ka jūs esat pilnīgi un absolūti tieši tādi paši cilvēki kā vispārējie. Un nav nekādas īpašas, spējas vajadzīgas, lai ar jums komunicētu. Jā.
Jā, man arī šķiet, ka tas absolūti ir, nu, teiksim tā, vienalga, kā tas ir galvenais, kāds tu pats esi cilvēks, tas raksturs. Tas jau ir tas būtiskākais tanī komunikācijā. Jo, piemēram, Alice bija ļoti burvīga, viņai ļoti laba humora izjūta, un ļoti veiksmīgi mums tā izdevās tā komunikācija, man tā šķiet, un tā kā jūs ir tādi skaisti par to dvēseli un sirdi, kas žestikulē, un nu, man jāsaka tā, ka arī mākslas vēsturē, es arī, nu, tātad redzīgiem studentiem, es diezgan daudz bieži vien saku, nu, formulējiet, definējiet man kaut ko tā, kā jūs stāstīt to, kā tas būtu neredzīgam cilvēkam, un tad tas ir pavisam savādāk. Un tad man jau ar Alice arī šajā ziņā nebija nekas tāds, nu, kaut kas savādāks, jocīgāks, grūtāks. Man vienīgi tikai jāizdomā bija tādi precīzāki tie uzdevumi, ko viņi tādā lekciju laikā, ka man pārējie skatās tās prezentācijas bildītas, ko man viņi veidoja tā plastelīnām. Nu, tas bija tas mans uzdevums vairāk, bet komunikācija tieši tāda pat kā ar visiem citiem. Jā, ļoti jauki. Es tagad pilnīgi aizdomājos par tiem visiem jautājumiem, ko šad tad uzdod pasniedzēji, un es esmu tik priecīga, ka tie jautājumi arī nāk tādi, nu, no sirds uzdoti, tiešām tu jūti, ka tam cilvēkam ir tā interese, un arī to pašu es varu teikt par jums, jā, ka, piemēram, notiek nodarbība un pēkšņi kaut kāds jautājums, un tad parasti šis temats tāds veidojas ļoti, nu, tādas lietas, ko arī nākotnē var atcerēties, kaut kādas tādas nianses tieši, kas ir raksturīgas neredzīga cilvēka jūtu pieredzei. Tad vēl tāds jautājums, bieži vien ir tā, ka pirms mēs sastopam kaut kādus atšķirīgākus cilvēkus dzīvē, mums par viņiem ir kaut kāds priekšstats. Es neslēpšu, arī man, jebkuram cilvēkam, man liekas, tā ir. Vai jums bija kaut kāds mazliet savādāks priekšstats par cilvēkiem ar redzes traucējumiem? Un, ja jā, vai tas ir mainījies, ja nē, varbūt tas nav mainījies, tas vienmēr ir bijis tāds nemainīgs? Es domāju, ka es esmu redzējusi pirms tam, kad mēs satikāmies un sākām kopā strādāt. Es pirms tam esmu redzējusi cilvēkus, es varbūt esmu padomājusi par kaut ko, aizdomājusies, veidoju, nu, tā kā uzdevusi sevī kaut kādus jautājumus, lai tā kā saprastu, kā tas ir vai kā. Bet man nav bijis nekad tāds kaut kāds, nezinu, stereotips, varbūt tā varētu nosaukt, kaut kāds priekšstats, kurš tad man būtu bijis jālauž. Nu, nē. Nu, man arī ģimenē ir cilvēki no tāda vājredzība un tādiem redzes traucējumiem, bet man nekad nav bijis nekādi aizspriedumi, stereotipi. Jāsaka gan, ka tādiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, nu, tur gan man ir draudzenes krustvecāki bijuši tādi jau no bērnības, nu, tie gan ir tādi, jāsaka, tur ir gan tas stereotips par tiem nešpetnējiem, viņos ir kaut kāda tāda zinām nešpatnība, un tas arī pierādās, jāsaka, dzīvē, bet ar redzes traucējumiem pilnīgi nekādi tādi nav tāds, ko varētu stāstīt gandrīz kā anekdotes, ja? Nē, tā nav. Jā, un tad tāds noslēdzošais jautājums, kas varbūt ir tāds mazliet humoristiski uzdots, ir, ja jums tagad jūs nostādītu faktu priekšā, ka jums tūlīt būs lekcija, uz kuru atnāks vesels bariņš ar neredzīgiem cilvēkiem, jūs būtu gatavi ar tām zināšanām, kas jums tagad ir, kaut ko pastāstīt vai parādīt? Bet, jā. Protams, pilnīgi droši, jā. Lūdzu, nāciet. Jā, jo mēs jau esam ar vienu jau tik daudz ko apguvuši, ka mums jau galvenais jau tam vienam tikt pāri, un tad jau ir vienalga vai 10 vai 100. Jā, tieši tā, es domāju, ka ja ir kaut jau minimālākā pieredze ar to, kā tikt ar kaut kādām lietām vai izaicinājumiem galā, tad, nu, skaitlim tur nebūs. Nu jā, ja tur kaut kāda 1000, tad tas ir vienkārši, ar jebkuru 1000 ir grūtāk tikt galā. Bet 3, 4, 5, 8, lūdzu.
Jā, man to plastilīnu vienīgi vairāk, bet to man ar augstskola, tiešām tos materiālus mums visu augstskolu tieši Alisai speciāli pirka, jā, tā bija mums. Burvīgi. Tātad, noslēdzot šo te epizodi, šo te sēriju, mēs esam sapratuši to, ka neredzīgie cilvēki lūdzu nāciet un studējiet Latvijas augstskolās. Par jums cīnīsies, ar jums strādās, un viss ar jums būs kārtībā, jo es pēc savas pieredzes jau tagad varu teikt, ka es esmu dzīva, es esmu izdzīvojusi, un arī, kad es vēl mācījos skolā, teiksim, pamatskolā, vidusskolā, redzot to, ka mani laika biedri, mani draugi, mani kolēģi, mani paziņas mācās augstskolās. Jā, varbūt skaitliski vispār tas ir tā niecība, bet kas ir niecība šī fona? Tā kā skolotāja ir teica, ka tā ir drosme, tā ir uzdrīkstēšanās. Es pati tapu iedvesmotāka un es jau zināju, jā, es iešu, es studēšu, es mācīšos. Un tagad arī mācoties un klausoties arī tajā mūsu šīs dienas sarunā, es domāju, jūs arī vairāk to kaut kā izjutīsiet, ka tas ir nepieciešams un ka no tā nav jābaidās. Jo tā ir tāda savā ziņā kā tāda lāpas, vienkārši gaisma, ko tā kā nodod tālāk. Viens iesāk kaut ko, otrs turpina, un tad, man liekas, tas ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Jā, droši nāciet, mācieties un aiciniet mūs arī, ja vajag kādas padomas, mēs kaut ko drusku jau vairāk par citiem pasniedzējiem zinām. Jā, tieši tā, es domāju, arī tie, kas tikko saskarās, ja ir kāds un viņš nesaprot, ko un kā darīt, tad... Jā, man patika, ka es sazinājos arī ar citu augstskolu tieši vokālās katedras pasniedzējiem, jo tā ir mana specialitāte un vaicāju, kā viņiem tur vai ir neredzīgi dziedātāji. Un tad vienīgais, kur bija Lietuvā, bija viena meitene, kur bija neredzīgā, un tad man bija interesanti aprunāties arī un saprast, kā viņi tiek ar to galā, kā viņi realizē, ko viņi piedāvā un kā tas notiek. Bet, vienīgais mums apstājās tā diskusija tajā, ka tā meitene tagad ir paņēmusi akadēmisko, tā teikt, brīvo gadu. Jā. Bet, mēs jau turam, tā teikt, roku uz pulsa, un man Lietuvas kolēģi teica lielu paldies. Viņi saka, turēsim kontaktus, lai mēs varētu apmainīties ar pieredzi, un viņi bija tiešām ļoti iepriecināti, ka ir tas, ka mēs varam apmainīties ar tām pieredzēm. Jo varbūt vienam man ir tāda ideja, un man liekas, ka viņi ir ģeniāli, bet izrādās, ka manam kolēģim ir vēl ģeniālāka ideja, kā ar kaut ko tikt galā. Tas tieši tā ir ļoti svarīgi, jo man arī likās tā, es esmu viena pati uz šīs lielās pasaules ar šo problēmu, tagad kā to mācīt, ja, un mums, es zināju, ka ir tādi studenti, bet tieši to mākslas vēsturi, to vizuālo pasauli, tur es nevarēju Latvijā atrast arī nevienu. Jā, tad ir labi, ja ir tiešām arī kaut kāda kontakta, ka mēs varam ar ārzem kolēģiem aprunāties par to, kā viņi jā, un to jūs arī savā visā tajā biedrībā un jauniešu organizācijā, jūs arī variet kaut kādus tos mūsu, kontaktus vai kaut kā tā, lai jūs arī ejot pie kāda pasniedzēja, varat teikt, ka ir arī citi cilvēki, kas ar to jau ir saskārušies un tiešām nevajag katram atklāt to Ameriku. Ja? Pieredzes apmaiņa tā ir ļoti vērtīga. Mana doma ir tāda, ka galvenais ir gribēt. Jā. Izdomāt, ko tu vēlies, kādu izglītību tu vēlies, ko tu vēlies sasniegt, un arī domājot perspektīvu, nevis man tas tagad interesē, bet arī domājot, kā es to varēšu pielietot, ko es ar to varēšu vēl kādam dot, vai es varēšu vienkārši iepriecināt, vai es varēšu varbūt kādam citam savukārt palīdzēt izglītoties, vai es varēšu, vēl kaut ko caur to veicināt, lai kaut ko attīstītu un kaut kā ietekmētu gan vispār sabiedrību, gan kaut vai savas ģimenes, iespēju bagātināt. Galvenais ir tiešām skatīties arī perspektīvā un ieraudzīt savu pienesumu, ka visi cilvēki, jebkurš ir vērtīgs un
tieši tā dēļ doties un izglītoties un iegūt tiešām tās zināšanas un spējas un iemaņas, lai varētu tiešām būt vērtīgs cilvēks dzīvē. Jā, noteikti. Nāciet, mācieties, un tas ir tieši tas, ko es arī Alisai uzreiz prasīju. Bet kāpēc tu te atnāci uz kultūras vadību? Kas tu būsi? Un viņa ļoti mērķtiecīgi man skaidri un gaiši pastāstīja, kāds ir tas viņas uzdevums, kāpēc viņa tagad mācīsies un kāpēc viņa arī grib iegūt šo izglītību, lai varētu tad tālāk atkal... Jā, jo tas ir, man liekas, arī pasniedzējiem pats svarīgākais. Ja viņš ierauga, ka ir šī nepieciešamība konkrētajam cilvēkam, tad pasniedzējs kļūst radošs. Viņš sāk meklēt iespējas, kā nodot to informāciju, kādā veidā un kādām iespējām. Bet tur tiešām ir apakšā jāredz tiešām tā vēlme un tā doma tieši tā konkrētā studenta acīs. Jā, ir vieglāk uzreiz tad palīdzēt, ja tu zini, kāds ir tas mērķis. Labi, paldies par šīs dienas sarunu. Man bija ļoti, ļoti patīkami, un es domāju, būs interesanti arī mūsu klausītājiem šo te sarunu kādā brīvā brīdī paklausīties. Paldies pasniedzēja Airai un paldies pasniedzēja Baibai. Tad uz tikšanos! Jā, aiciniet mūs atkal, mēs nāksim un stāstīsim, runāsim un diskutēsim. Un varbūt pēc kāda laika mums jau kaut kas būs pamainījies, un mēs ar lepnumu varēsim teikt, mūsu augstskolā jau ir veikti tādi uzlabojumi, un neredzīgie cilvēki var jau labāk orientēties, vai vēl kaut ko tādu, lai tā top. Paldies! Paldies! Projekts Education is Key tiek finansēts ar Eiropas komisijas Erasmus+ maza izmēra partnerību pieaugušo izglītībā, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.